Tātad tēma par grūtībām īsumā. Visu pirms ir jāsaprot, ka grūtības nav tā, ka Dievs būtu zaudējis vadības grožu par tevi. Ja? Tas ir jāsaprot visu pirms. Visas grūtības un viss, kas notiek mūsu dzīvi, tas ir mūsu dvēseles pestīšanai visu pirms. Tas ir pats galvenais, kas ir mums jāsaprot. Un, ja to nesaprotam, tad ir viegli iekrist gan depresijā, gan sliktās, nepareizās, nebībeliskās pārdomās par savu dzīvi pēc būtības. Tātad grūtības visu pirms ir paredzēts un ir nepieciešams priekš mums ikviena. Un tad, kad mēs šīs lietas sapratīsim, mums būs vieglāk arī pateikties Dievam visu pirms un būs tavā sirdī miers un tu neieslīgsi kaut kādās depresijās. Tās depresijas arī tie dažādi, ja, tās gradācijas ir lielāka, smagāka, vieglāka un tā tālāk. Tātad, kad mēs saprotam, ka grūtības ir nepieciešams un tas ir vajadzīgs, un tur ir 2-3 iemesli, tur pat vairāk iemesli, bet es minēšu tos 2 galvenos iemeslus. Visu pirms tas ir mūsu grēka rezultāts. Jā, tavu grēku ir piedot, lai tie ieiet mūžībā, bet tad, kad mēs ciešam grūtības, mēs principā šķīstamies no grēkiem, un tad varētu rasties jautājums, ja pagaidā Kristus upuris ir nepietiekams. Ne, viņš ir pilnīgi pietiekams, lai tu dzīvotu dievbijīgi visu pirms un iemantot pazemību. Ja nav grūtības, tev pazemību būs grūti iemantot, tāpēc, ka tev ir pirmdzimtais grēks, tas ir jāsaprot. Un grūtībām ir tāda lieta, kad viņas ir un būs, un viņas var būt dažādi līmeņi, viņi var būt veselības problēmas, tur var būt arī attiecību problēmas, tur var būt materiālās, finansiālās kaut kādas problēmas, un viņas ir un būs. Ja neticīgam cilvēkam saka, tici Dievam, Dievs tevi apsveitīs no visām pusēm, un it kā no vienas puses tu iedod cerību, bet ko darīt cilvēku, kurš jau ir ticīgs un viņam ir problēmas, un grūtības un ciešanas un vēl viss kaut kas, kas varbūt nāk no pagātnes un plus vēl viņam pieliekās kaut kāds klāt, ko tādam cilvēkam pateiks. Un tas sanāk savu veidu liekulību. Neticīgām tu saki baigi tā pareizi, dod viņam cerību, un tāpat laikā ticīgām to var pateikt. Tātad, kā to redzēja tā laika ticīgie? Viņi to visu redzēja ar tādu izpratni, un līdz ar to viņi varēja iemantot pazemīgi. Viņam izpratni bija tāda sekojoša. Viņi saprata, ka tas ir viņu grēka rezultāts, ir sekas, tas, ko viņi kādreiz ir darījuši, un varbūt arī viņu vecāki ir darījuši. Un kāpēc Dievs atļauj tam notikt? Dvēseles pestīšanai, jo, ja cilvēkam ir laba veselība un viņam viss ir kā smērēts, viss labi visās jomās, ja viņš bieži vien paliek pašpārliecināts, pārgalvīgs, neuzmanīgs un galā viņš zaudē skaidrību par savu dvēseli. Jā, tā ir gara tēma, bet īsumā tas būtu mums jāsaprot. Un tad ir otrs moments, kāpēc mums tas viss ir. Tas palīdz pirmkārt mums dzīvot dievbijīgi, reāli palīdz, jo Pēters saka, kas cieš miesā, jā, tas rimstas grēkot, jā, tas palīdz. Un tad ir vēl viens aspekts, visu pirms, ja mēs to redzam un saprotam šādā veidā, tas aspekts ir tāds, ka tā ir Dieva gādība pār tavu dzīvi jau šeit uz zemes, un nākotnē tev par to būs atalgojums. Ja tu šīs grūtības panesīsi pareizi, bībeliski, likumīgi, nevis izvairīsies, nevis kritīs depresijā vai apēdīs ar ēdienu vai vēl kaut kāds grēkus darīs, tā vietā, lai meklētu sirds šķīstību un Dieva taisnību, ja mēs izējam pareizi, paļaujoties uz Dievu ar pateicību sirdī, saprotot to, ka labāk šeit pamocīties, nekā mūžīgi pavadīt ellē. Un tad, kad tu to saproti, tad tev būs pateicīgs sirds, un tu varēsi pateikties par visām grūtībām, un tev būs lielāka uzticēšanās uz Dievu, un tev nevajadzēs izspiest, kā jau iepriekš teicu, cilvēkiem cenšas izspiest gan ticību, gan tikums izspiest. Tev nevajadzēs to izspiest, tu iemanto pazemību. Tu esi vienkārši pazemīgs Dievu priekšā, un starp citu, pat, ja Dievs nesvētīs tev šeit, teiksim, tā kā Lācers, ja, ka viņš bija tur slims un tur bagātais, tur netālu, tur šiverēja ņēmās, tas, ko Jēzus stāstīja. Viņš nekrit izmisumā, viņš šo te, ko es mums tikko pateicu, viņš to saprata. Viņš nekrit izmisumā. Viņš saņēma atalgojumu tur, nesaņemot šeit nekādu atlīdzību. Bieži vien Dievs ar mums auklējas, viņš jau mūs šeit svētīja, mums veicās, mēs tam brīnamies, mums veicās, ar tiem neveicās. Jā, bet tu panesi
ciešanas un grūtības pareizi, bībeliski. Ja? Tās izmantoja, lai ietu dziļāk dievībā. Ko nozīmē dziļāk dievībā? Iet tālāk prom no grēka, visu pirms. Un, ja mēs šīs mazās lietiņas, tas nekas, protams, es varētu ļoti daudz par grūtībām runāt, tur ir daudz šķautnes un aspektu, bet es pieļauju, ka tas varētu būt viena no tādiem centrāliem, galvenajiem, kas mums ir jāsaprot, lai mēs ietu dziļāk dievībā. Un nebūtu kaut kādas sevis izspiešanas, kaut kādu tur prieku izspiest, priecājas Dievs, jau ir rakstīts, jāpriecājas, jābūt pazemīgam, es ir pazemīgs, jābūt pateicīgam, tad caur ziebām, paldies Tev, Dievs, jā, un tu grūtībās Tev tur viss ir galīgi slikti. Lai šitāds liekulīgas tādi gājieni nebūtu, jo tas izskatās liekulīgi diezgan, tad tev šīs lietas, ko es teicu, ja, kad tā ir Dieva mīlestība un gādība par tevi, tad, kad tu to visu saproti, ka tas ir tavu grēku dēļ, ka tas ir tavas dvēseles pestīšanai, tad, ka tā ir Dieva mīlestība, ka tu saņemsi lielāku atalgojumu, jo tu izvairies no ļauna, no jebkura grēka. Ja? Ja tu to visu saproti, tu būsi spējīgs pateikt, Dievs, paldies par šīm grūtībām. Jo tas nav tāpat, tas nav tā, ka Dievs būtu zaudējis vadības grožu par tevi. Tev viss bija normāli, tev svētīja viss, un tev, vadības grožu pazaudēja, kur manam bērnam tur tas, tā ar Dievu nav. Līdz ar to, tad, kad mēs šo te saprotam, mēs esam spējīgi būt pazemīgi, spējīgi būt dievbīgi, saprotot to, ka pēc mums elabrēts mūsu grēku dēļ. Ja, un tas, ka mēs esam bieži vien kūtri, bieži nedegam par Dievu vārdu, par Dievu valstību, nedomājam, jo pasauli bieži mūs kaut kādā mērā nomāc. Ja? Nevelti Pāvils saka, ja, ka viņam tinās tur visu apkārt, bet viņš raujās visu laiku, ja tiecās pēc Kristus, pēc tā, kas ir augšā. Labi, tas būs īsumā. Pagaidām, paldies!